9. krāsu eksplozijas diena, jeb par krāsu ķīmiju. Tas ir manis izdomāts nosaukums, jūs negooglējiet, jo jūs neatradīsiet. Es vienkārši iedomājos to metaforiski salīdzināt ar krāsu ķīmiju, jo mums ir jāprot, mums ir jāzina, kuru krāsu ar kuru jāsajauc, lai rezultātā dabūtu vēlamo toni. Šajā te prezentācijā un eksperimentā atrisināsim krāsu noslēpumu. Viena no krāsošanas procesa jomām, kas sabojā lielāko vairumu gleznošanas iesācēju pārliecību, ir krāsu jaukšana. Šī iemesla dēļ daudzi mākslinieki izvēlas pirkt visas iespējamās krāsas, kas viņaprāt varētu noderēt. Diemžēl tas kļūst par dārgu un nomācošu darbošanos, jo īpaši tāpēc, ka krutās krāsu tūbiņas tiek reti izmantotas vai vajadzīgas. Šodienas uzdevumi. Pirmais, sapratīsim, kas ir krāsu ķīmija, citiem vārdiem, kas ir krāsu novirze. Angļu valodā ir tāds vārdiņš bias, jeb raksta bias. Otrs, krāsu temperatūra. Tas nav tas, ka sarkanās krāsas vienmēr ir siltas un zilās vienmēr ir augstas. Vārds temperatūra ir diezgan maldinošs. Trešais ir miksēšanas formulas, kā sajaukt krāsas tā, lai izdodas toņi, ko tu vēlies radīt, un ceturtais būs pats eksperiments, kā teorija pārto par praksi. Pirmais, krāsu ķīmija, jeb krāsu novirze. Katram krāsu pigmentam ir novirze. Citiem vārdiem sakot, nav tādas tīras krāsas. Katrai krāsai ir kāds piejaukums no blakus esošais krāsas, no tās, kas krāsu aplī ir blakus. Tu nekad neatradīsi pareizo un tīro krāsu toni, jo krāsa atstaro atpakaļ arī blakus esošo krāsu. Un to mēs vēlāk eksperimentā apskatīsimies. Par atstarošanu runājot, atgriezies pie 1. un 2. video par krāsas bumbām un to, kā tās atstaro un absorbē krāsas. Tas palīdzēs izprast iemeslus, kādēļ notiek šī krāsu ķīmija. Līdz ar to vienai un tai pašai krāsai var būt augstais tonis vai siltais tonis. Es domāju, nevis vienai tai pašai krāsai no vienas un tās pašas krāsu tūbiņas vai krāsu kastītes, bet, piemēram, sarkanajam ir ļoti daudz dažādi toņi vai dzelteniem, jebkurai krāsai, un jūs arī ieraudzīsiet, ka tur ir ļoti daudz dažādi ir nosaukumi, un mēs iepazīsim tās krāsas, ka ir vai nu augstais tonis, vai arī siltais tonis. Tas nosaka to, kā krāsa sajauksies ar citām krāsām, un kuras krāsas ar kurām labāki ir sajaukt kopā specifiski toņu iegūšanai, vai tu gribi košākas krāsas vai tādas pieklusinātākas krāsas, tad tu zinās, kuras krāsas lietot, lai šādus toņus iegūtu. Kā tad saprast, kuras krāsas var kombinēt kopā? Tas viss jums kļūs skaidrs. Otrs, krāsu temperatūra. Vai krāsas ir siltas vai augstas? Atrisināsim krāsu noslēpumu. Kas ir krāsu temperatūra? Tas ir maldinošs termins, jo krāsa neuztur nekādu termisko temperatūru. Esmu pārliecināts, ka mēs visi to saprotam. Nākamā izplatītā ideja ir tāda, ka dažas krāsas ir siltas, bet citas ir vēsas. Piemēram, sarkanā un dzeltenā krāsa vienmēr būs silta. Zils un purpurs sarkani vienmēr būs vēsi. Bet šīs idejas nāk no pieredzes, ka saule ir dzeltena un tā tālāk. Dzeltenais, sarkanais asociējas ar siltumu, bet tā kā es jau minēju, krāsai nav nekāds sakars ar termisko, jeb ar siltumu. Viena ideja, ko atcerēties par ēnām. Viens noderīgs noteikums, uz kuru varat paļauties, bet, protams, mēs tagad uzreiz šo te ieteikumu vai arī noteikumu neievērosim, jo mēs nenodarbosimies ar gleznošanu tādā mākslas izpratnē, bet daži nākošie slaidi jums noderēs vēlāk, tad, kad jūs sāksiet ēnot un gleznot. Un, jā, tā kā tagad dotajā brīdī vienkārši lieciet šīs lietiņas aiz auss, bet jums noderēs tas vēlāk. Jūs varēsiet atgriezties pie šī te video. Tātad viens noderīgs noteikums, uz kuru varat paļauties. Siltā dienas gaisma radīs vēsas ēnas. Un tas ir tad, kad mēs sākam jau gleznot, ka tad ļoti daudz ko nosaka ēnas. Vēsā apgaismojumā radīsies siltas ēnas. Ja jūs zīmējat ainavu, kas ir saulainas gaismas apspīdēta, tad tiešā gaisma izskatīsies dzeltenajā spektrā. Tāpēc ēnām būs nepieciešams vairāk zilas krāsas, lai tās atdzesētu. Esiet piesardzīgas, izmantojot tumšu brūnu krāsu, lai izveidotu ēnu. Tumšākas nenozīmē vēsākas, un jūsu ēnas var izskatīties dīvaini.
jo tās ir pārāk siltas. Mākoņainā gaismā ēnas izskatīsies siltākas, jo tiešā gaisma ir vēsa. Izvērtējiet gaismas raksturu. Lai izmantotu šo noteikumu, vispirms jāizlemj, vai gaisma ir silta vai vēsa. Miglas apstākļos tas var būt sarežģīti. Iespējams, jums būs jānovēro ēnas, lai izlemtu, vai tiešā gaismā tās šķieta vēsākas vai siltākas. Līdzīgus jautājumus uzdod arī mākslīgais apgaismojums. Volframa spuldzes rada siltu gaismu. Fluorescējošs būs vēsāks, izprotiet gaismas avota temperatūru. Un pārējo krāsu izvēle notiek attiecībā pret šo izvēli, pati no sevis. 3. Miksēšanas formulas. Kā sajaukt krāsas tā, lai izdodas toņi, ko tu vēlies radīt? Kāpēc jāņem vērā krāsu temperatūra? Pirmkārt, ja vēlaties iegūt pareizo krāsu, temperatūra ir svarīga. Otrakārt, sasniedzot pareizo temperatūru, krāsu harmonija izskatās daudz labāk. Gleznā, zīmējumā, radošajā darbā ir kaut kas saistošāks. Jūs pamanīsiet atšķirību. Treškārt, jums būs jākrāso dažādi priekšmeti. Jūs varēsiet saprast, ko redzat un interpretēt to. Tas ir liels ieguvums, kad izprot krāsu mijiedarbību. Krāsu pareiza sajaukšana rodas no krāsu redzēšanas. Atkāpēji. Šo slaidu par ēnām dotajā brīdī pieminu, bet to tev vajadzēs tikai daudz vēlāk. Tagad, kad esam tikuši līdz jautājumam par krāsu, attiecībā pret blakus esošajām krāsām, jums tās ir jāsajauc. Ja izmantojat pamatkrāsas un balto, jūs varēsiet sajaukt gandrīz jebkuru vēlamo krāsu. Vietējā krāsa ir formai raksturīga krāsa, piemēram, zāle ir zaļa. Šis ir sākuma punkts. Tad jums jāizlemj, vai šī zaļā forma ir siltāka vai vēsāka nekā tai blakus esošā forma. Ja dominēs saulains laiks, zāle tiešā apgaismojumā būs siltāka nekā zāle ēnā. Siltiem zaļajam pievienojiet vairāk dzeltenumu un vēsiem zaļajam vairāk zilu. Krāsu apļa špikers. Uz krāsu apļa bultiņas virziens norāda, vai krāsa ir silta, tad ir warm colors vai vēsa cool colors. Šeit ir špikarītis. Un ja mēs runājam par CMYK, ir arī šāds krāsu aplis. 4. Eksperiments. Kā teorija pārtop par praksi? Eksperimenta daļa ir klāta. Mums vajadzēs krāsu apli, un tām no jums, kurām no mājās tas nekas, paņemsiet no interneta aplikācijas. Uz ko mums būtu jāvērš uzmanība šī eksperimentā? Uz to, uz kuru pusi ies bultiņas. Mēs uzkrāsosim krāsu, un tas ir viss, ko mēs šī reizē darīsim. Citu reizi mēs taisīsim jaunu krāsu apli, kas ir tā saucamais pareizākais, jo iepriekšējā reizē mēs vienkārši uz acu mēru taisījām, nedomājot par krāsu temperatūru un tam līdzīgām lietām, bet šī te reizē mēs tikai un vienīgi apskatīsim savas krāsas, izpētīsim, lai ievērotu, vai viņas ir siltākas vai viņas ir augstākas, un tas ir viss. Re, kur ietā bultiņa, piemēram, es tagad uzkrāsošu dzeltenu, un man ir šādi te visi dzeltenie. Tāpat tās arī ieteiktu, kā jūs savējās visas krāsas šādā te pašā veidā apskatat un nosakat, vai viņas ir siltas vai viņas ir augstas. Un parādīšu, kā tas izskatās. Es uzkrāsošu šo te gošu. Bet otiņām ir jābūt tīrām, lai nebūtu piejaukumi vienai krāsai no otras. Un arī atzīmējiet, no kuras burciņas jūs ņemat, lai nesajūk. Tātad šis ir manas gošu dzeltenās. Un redziet, ir dažādi dzeltenie, piemēram, šie ir golden. Un abi divi ir it kā vienādi, bet tomēr savādāk. Paskatīsimies, kādi šie tie krāsu toņi. Vispirms ir tas yellow light. Redziet, ko atšķirās. Šitā ir lētā krāsa, šī ir lētā firma un šī ir dārgā firma. Kā noklāja tur, varbūt nevar redzēt tik ļoti, bet šeit es mokos ar noklājumu, jo tā krāsa grib pielikt pie otiņas. Man viņi ir te jābraukā šurp turp, kamēr viņi paliek tajā vietā, kur es gribu, lai viņi atrodās. Tā kā, tā ir šī atšķirība. Vai mēs dabūjam par naudu, mēs nopērkam, mēs vienalga maksājam par šo te, vai mēs nopērkam sev galvas sāpes un problēmu, vai arī mēs nopērkam šo te, kas ir normāls.
Beigās man izdevās viņu dabūt pie papīra, bet nu re, kur ilgu laiku man sanāca viņu tēpāt. Un tagad paņem krāsu apli un skatāmies. Un liekam klāt un skatāmies, uz kuru pusi tā bultiņa iet. Šis te uzreiz es redzu, ka viņš nav uz silto pusi, viņš neatrodas tur, bet viņš ir izteikti dzeltens un viņš iet uz zilo pusi. Vairāk precīzāk sakot, uz zaļo pusi. Tad es viņam varu pierakstīt klāt, ka tas ir vēsais tonis. Ja tā kā jau es iepriekš teicu, katrai krāsai, ja dzeltenie atšķiras, ir dažādi toņi šie dzeltenie. Šie te visi ir dzeltenie, bet viņu toņi atšķiras. Un tagad ar krāsu apļa palīdzību es mēģināšu noteikt, kurš no tiem ir siltais, kurš ir augstais tonis. Un arī pierakstīsim, ja? Tas ir tas, ko mēs darīsim. Mēs vienkārši apskatīsim savas krāsas, jūs apskatīsiet savējās, es savējās. Šis ir augstais. Šis ir vairāk iet uz oranžo pusi, vai nevar redzēt, ka tas ir oranžāks. Tas nozīmē, ka tas ir siltais. Tas ir artists. Tas ir augstais golden. Un šis otrais golden, tas iet uz oranžo pusi. Tātad no šejienes, ja pieliek klāt, ja krāsa iet uz to pusi, ja, šitais ir siltā pusi. Šīs krāsas skaitās siltās, bet viņām joprojām ir katrām siltais un augstais tonis. Katrai vienai ir silts un augsts tonis. Un šis dzeltenais tonis rāda uz to pusi, uz oranžo pusi. Viņš kļūst siltāks, tātad tas ir siltais. Tātad goldenam ir viens šis te augstais, un tas ir siltais dzeltenais. Un šīs ir goša krāsa. Tas uz oranžo, tātad tas ir siltais, un tas ir augstais. Ja tā kā šādā veidā jūs arī visas savas krāsas apskatiet, kas nu jums ir, arī ieskaitot zīmuļus un visu pārējo, ar ko jūs krāsojat. Vienkārši apskatiet, izpētiet, kādi toņi ir silti vai augsti, kuri no tiem ir silti, kuri ir augsti. Šis te ir, ko es ļoti ilgi nesapratu, un kāpēc es jums tik daudz laika paņēmu šajā te video, un arī ar šo te eksperimentu, lai noņemtu nesapratni par to, kā tas ir. Man ir dzeltenais, tas nozīmē siltais, vai man ir sarkanais, nozīmē siltais, bet nē, pat sarkaniem, pat dzelteniem ir augstie toņi, tāpat zilajiem un zaļajiem ir siltie toņi, ja? Tā kā to mēs tagad noņemam nost to nezināšanu. Un diezgan grūti viņus īstenībā ir noteikt, ja nav pierasts. Piemēram, kā jums liekas, kas ir magenta? Magenta tas ir, lūņās apskatīsimies, kas notiek ar magentu. Jūs varat redzēt, kas notiek lētajām krāsām, karstā klimatā. Un šī ir magenta. Kā abas divas ir magentas, bet kuru izvēlēties? Ļoti skaista krāsa, ļoti skaists tonis. Un šis ir golden un magenta. Piekrāsošu to bloku. Ja tā kā diezgan interesanti ar tām krāsām ir dažādas firmas un ko viņas piedāvā un kā lētas un dārgas firmas, kā viņas atšķiras un kas šis būs. Šī te arī ir Amsterdam, tā ir studentu. Tas skaitās it kā no tā dārgā gala lētākās, tā kā studentu krāsas, tā skaitas vienmēr labākas nekā lētās, bet ne tik labas kā profesionālās, jo, ja citreiz lielus darbus taisa un daudz krāsu vajag, tad labāk to. Tā, kur ir 3 tā kā lilīgi sarkanie toņi, magenta, un pielikšu tūlīt klāt šo. Un paskatīsimies. Magenta tas īstenībā, kā jūs jau zināt, skaitās pie sarkanā, un magenta skaits augsti sarkanais. Tas man bija tāds pārsteigums, jo redzat, kur šis te, ka pieliek klāt, ir sarkans. Pagriezīšu otru pusi, lai labāk redzēt. Viņš ir sarkans. Es domāju, ka magenta tas ir kaut kāds cits tonis, bet tas ir sarkanais tonis, bet uz zilo pusi, uz violeto pusi. Un šis te, tas ir lilīgs, un šis arī ir. Ja tā kā atcerieties, ka magenta ir sarkanais ar zilo toni, bet sarkanais. Magenta ir sarkanā krāsa ar zilo temperatūru, ar zilo temperatūras pusi. Un tā. Viss šis te ir diezgan tāds piņķerīgs darbs, savas krāsas izpētīt un izprast, uz kuro pusi, kuras krāsas ir, bet tas beigu galā būs foršs, jo tāpēc, ka būs daudz vieglāk jaukt un spilgtu koši zaļu. Lai tas izdotos, ir vajadzīgs dzeltenais, kurš ir uz zaļā pusi. Citiem vārdiem sakot, augsti dzeltenais. Lai dabūtu, kā es teicu, košas krāsas,
ir jāskatās, lai būtu augsti dzeltens un augsti zils. Nevis augsti dzeltens un silti zils, bet augsti dzeltens un augsti zils. Vesela ķīmija, vai ne? Izmēģināsim dažādu zaļo krāsu toņus, jaucot dažādas krāsas. Tā kā mums ir šeit augsti dzeltens ar augsti zilo, kā jau es iepriekš teicu, ka tas dod spožākas krāsas, košākas krāsas, un tas ir mūsu eksperiments šodien. Pārbaudīsim, ja tas tā ir. Tad silti dzeltens ar silti zilu, ko dod, apskatīsimies, un silti dzeltens ar augsti zilo. Un es te vēl nepiezīmēju, var arī augsti dzelteno ar silti zilo. Vienkārši paeksperimentēsim. Es izmantoju šim te golden šīs krāsas, un ciānas krāsa ir no šī. Un šīs te bumbiņas es vienkārši sazīmēju ar šo te, lai varētu kaut kādā veidā sakarīgi sagrupēt. Un tā, maisu. Nu, iznāk šāds skaists zaļš tonis. Paskatīsimies, kas notiek ar silti dzelteno. Iznāk šis zaļais. Pieklusināti toņi, tieši tāda arī ir. Tāda sūnīga krāsa, mežīga. To varētu izmantot tur. Un nespodri zaļo, kas tur var sanākt, arī pamēģināsim. Tur sajaucam augsti zilo ciānu, ir zilais augsti un silti dzelteno. Bet silti zilais tie ir, to es lietoju šo te toni, bet ir arī, kas ir arī gošam, ir ultramarīna. Gošam tie apmēram paši nosaukumi ir, ja jūs gribat ar gošu krāsām, tad arī nav būtisks nozīmes vai ar ūdens krāsām gošām vai šīm visām pigmenti ir vien tie paši. Un augsti zils. Šādi zaļš. Tā šķiram nākošo lapu un atkal krustosim krāsas. Šoreiz, lai dabūtu oranžo. Un atkal, ja mēs gribam dabūt oranžu, spiltos oranžos var dabūt ar, ja sarkanajiem pieliek dzelteno, tad dabū oranžo. Un spilgti oranžo var dabūt, ja sakrusto augsto sarkano jeb maģentu. Ja? Mēs uzzinājām, kad augstais sarkanais ir maģenta, ar augsto dzelteno. Un tad pārējos atkal eksperimentēsim, ko mēs varam dabūt. Kāda toņa krāsas saliekot kopā, ko mēs varam dabūt. Kur tieši tā ir skoši zaļš, kad nožūst redzēt, te ir tāds pieklusināts zaļš, tāds latviskais zaļums, un te ir tāds nespodrs zaļš. Kaut kur droši vien, ka te to toni var izmantot. 3 dažādi toni, un tā kādas dzeltenās zilās krāsas sajaucās. Paskatīsimies, kas ar šiem būs, kad nožūs. Tagad eksperiments ar violeto. Kādu violeto mēs no kurām krāsām varam dabūt?
Šis ir tas, kas man radīja juceku pirmā reizē taisot krāsu apli, jo tāpēc, ka man iznāca šis te dublīšs tāds brūni violets. Un es nesapratu, kā var dabūt vispār no krāsu apli violetu, kāds ir iespējams. Tā ir kaut kā dīvaina ticība, ka no šīm te divām krāsām izveidojas. Izrādās, es vienkārši sajaucu tos toņus, kas ir primārajā, kas man bija. Tas bija siltais, sarkanais ar silto zilo. Un tad no tā iznāca šis te. Bet, ja tā viņa atšķēda, tad nav tik traki, tad ir, kur sanāk arī violets. Vienkārši tāds drusku jāatšķēda vairāk. Tad var redzēt, ka nav tik traki. Tikai viņa biezi uzklāja ar akrilu, jau klāja biezu. Ar ūdens krāsām būtu labi. Kaut kur noderētu šī krāsa. Bet ar akrilu kaut kur droši vien noderētu kādās ēnās un kaut ko melnā vietā lietot šo te būtu forši. Jā, tā kā mēs zinām tagad kā dabūt tādu toni, kas mums var forši sēnas taisīt. Un šādā te veidā pēc tam var arī krustot šo te violeto, pēc tam tam violetam vēl pielikt klāt to, vai violetam vēl pielikt klāt to. Tādā veidā mēs mainam un iegūstam vēl trešās krāsas, jo šīs ir otrās krāsas. Bet to mēs vēlāk darīsim. Ja kaut kādā brīdī mēs taisīsim arī vēl vienu krāsu apli un vēl visu kaut ko jauksim. Šis bija tikai tāds iepazīšanās eksperiments ar augstām siltām krāsām, ar savām krāsām, jaukt, eksperimentēt, iepazīties. Un tad jau laika gaitā, tad jau viss notiks. Paldies, ka skatījāties. Tā.